Nedrīkst staigāt pa sasalušu ledu, kas ir upes aizsalušas, var ielūst. Ja gribas lidot, tad jāiet uz ledus halli. Nedrīkst staigāt pa ledu labāk. Vajag uzsist 3 reizes pa ledu, ja tas iztur, tad tas ir pietiekami stiprs. Parasti stāsta, ka nevajag kāpt uz ledus. Un uzmanīgi, piemēram, tad, kad pa kalnu brauc pie ceļa, nevajag arī. Kā apgalvo Ogres pamatskolas skolēni, skolotāju un vecāku piekodināto par drošību atrodoties ārpus mājas nevar neievērot. Par to tiek runāts pietiekami bieži. Jā, mēs par to runājam katru dienu gandrīz. Mēs visi cenšamies ievērot arī tos noteikumus. Kas ir jādara, kad pats ielūst vai kad redzi, ka kāda nelēma? Kad ielūst, tad ir jāliek rokas virs ledus un jāsauc palīgā cik vai spēka, bet nedrīkst to kā spēdīt, ir jābūt mierīgam un nevajag likt iekšā ūdenī rokas. Zelta likums, kas jāievēro, jebkurā situācijā būt uzmanīgiem, uzskata skolotāja Olga Pudule. Lai gan skolotāji norāda, ka bērnu neuzmanība šobrīd ir liela problēma, tomēr savu klasi uzslavē. Ievērojami pārkāpumi nav novēroti. Visu laiku tā gribas viņiem skriet un es pirmais un nonākšu un viņiem liekas, ka tas būs. Ja es būšu tur galā pirmais vai ātrākais, tad tas būs kaut kas labs vai kaut kā tā. Bet, paldies Dievam, mūsu klasē tomēr nekas tāds nav atgadījies. Drošu un netik drošu ziemas prieku baudīšana papildus darbu un rūpes sagādā arī kārtības sargājošām iestādēm. Šonedēļ esam devušies 2 izsaukumos, kur vērīgie iedzīvotāji ziņoja par bērniem uz ledus, informē Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieks Uģis Ulmanis. Ledus biezums vai lielais sals, ziniet, tas bieži vien, kā mums parāda, kā saka, arī viena otra situācija, ir stipri mānīgs. Ir sevišķi upes ledus, ir sevišķi Ogres upes ledus. Jā, vietām viņš ir pietiekoši biezs, lai par viņu varētu, kā saka, pārvietoties, jā. Bet vietām, šīs traumas to ledu ir tik stipri, paskalojušas, ka ledus biezums ir burtiski pāris centimetru. Lai gan ir liels sals, ielūšanas varbūtība ir pat ļoti liela, brīdina Uģis Ulmanis. Atgādinot vecākiem, lieku reizi pārunāt drošības noteikums ar saviem bērniem. Dācis Tribotska, Zanda Treško, Ogres televīzija.